Jums tūlīt parādīšu, kāpēc ir svarīgi katram klientam, ar ko jūs noslēdzat darījumu, prasīt ieteiktos klientus. Skatieties. Tātad, re, kur ir viens konkrēts aģents, ja? Aprīlī viņš dabūja ieteiktos klientus 9, maijā 9, jūnijā 6, jūlijā 6, augustā 6. Ja? Un tad mēs ieviesam promo, kur mēs, teiksim, motivējam aģentus to darīt, aktīvi prasīt ieteiktos klientus katram. Ja? Katram klientam, kuram viņi pārdod. Lūk, septembrī 17, oktobrī 18, novembrī 27. Tātad 27 klienti mēnesī tika dabūti par brīvu, ja? Tātad ieteikti tikai tāpēc, ka tika aktīvi prasīts katram klientam, hei, varbūt tev ir kāds draugs, kas meklē līdzīgs pakalpojums, ja? Varbūt tev ir kāds ģimenes loceklis, kam varētu vajadzētu atrasināt tādu pašu problēmu. Ja? Vienkārši jautā, tas ir viss, kas tev jāizdara. Katram klientam, ja tu vienkārši pajautās, tā rezultātu var uzkāpt, kā tu redzēji, no 9, 6, kas atnāk organiski, neko nedarot. Ja? Viņi tāpat tiks ieteikti, tu tiks ieteikti, ja tu pasniedz labas vietas, sniedz labu servisu, tev ieteiks. Taču, ja tu aktīvi prasīsi katram, tu vari 3-kāršot un 4-kāršot ieteikto klientu skaitu. Vienkārši pajautā. Tieši tik vienkārši. Jo cilvēkiem ir vienkārši dabiska vēlme palīdzēt. Ja? Ja viņi ir apmierināti tavu servisu, viņi būs priecīgi tevi ieteikt. Tāpēc vienkārši pajautā.